Tie, kas piespriež. Klau, ir viens jautājums, kurš man nedod miera. Vai tiešām Rīga nogrims, kad būs gatava? Ja jau tu kā mākslīgais intelekts zini visu, tad zinās arī šo, vai ne? Mākslīgais intelekts gluži visu nezina, taču ir taisnība, ka es varu vienā mirklī izpētīt visu, kas par cilvēces vēsturi un zināšanām piefiksēts internetā, un šī frāze liek domāt, ka Rīga vienmēr piedzīvos pārmaiņas un izaugsmi. Tātad nekad nebūs gatava. Piemēram, ja agrāk Daugava bija pilna ar kuģiem, nākotnē rīcinieki pārvietosies ar bezpilota ierīcēm. Nu labi, ja tagad Rīgai ir 822 gadi un nogrimt tā tomēr netaisās, tad kāda mana pilsēta būs vēl pēc 822 gadiem? Vai Rīgas gājās būs savā vietā? Tik tālā nākotnē Rīga pavisam noteikti pilnībā darbosies uz atjaunojamajiem energoresursiem, jau zināmo saules un vēja enerģiju, un arī visiem tiem enerģijas ražošanas veidiem, kuri vēl tiks atklāti un apgūti. Attīstoties virtuālajai un papildinātajai realitātei, visticamākais pastāvēs arī virtuālā Rīga. Tu varēs apceļot un izstaigāt no jebkuras vietas pasaulē, gandrīz kā teleportācija.
Man jau šķiet diezgan nereāli. Labi, bet kādas senāk bija vīzijas par Rīgas nākotni? Un vai šodien kaut kas no tā vispār ir piepildīts? Šeit spilgts piemērs būs Džordžs Armsteds. Grieķu izcelsmes Rīgas vērsto 1901. līdz 1912. gadā. Vienas no Rīgas modernizācijas un attīstības galvenajām veicinātājiem. Viņa vadībā tika celtas skolas, slimnīcas, tirdzniecības centri un teātri, radīta pirmā sabiedriskā transporta sistēma, izveidoti vairāk Rīgas parki. Viņš uzskatīja, ka pilsētai jābūt ne tikai ekonomikas, bet arī kultūras un izglītības centram, jo tas dzīves kvalitātei ir mazstāvīgi. Viena nākotnes vīzija ir piepildījusies, lai arī kādā mazliet šķita nereāla. Rīga ir moderna pilsēta ar plašu kultūras un izglītības piedāvājumu un vispārīgu infrastruktūru. Armstedu laika pārkiem atpūtas zonas sasniegumi populārs. Un pilsētu Rīzē turpina pilsētu veidojot vietas un notikumus no jauna. Rīgas atslēga ir simbols, kas tiek izmantots Rīgas ģerbonī. Tradicionāli tās fiziskā forma ir Rīgas vadītāju un iedzīvotāju rīcībā, bet tās simboliku var interpretēt arī plašāk. Esot daļa no pilsētas, veidojot tās kultūru, kā arī Rīgas apkaimju kopienas, tu pats esi Rīgas atslēga. Tāpat kā tu pats arī esi Rīgas nākotne. Rīgas atslēga. Un Rīga ir mana.
Tās un Tomīkas poligāls. Un iespējams piedzīvos pirmo reizi. Mums dzīvē šeit pat Rīgā. Runa audiovizuālais gaismas priekšnesums Rīgas atslēgā. Tad ir prieks, ka mēs to visu varam piedzīvot kopā. Un redzēt absolūti nereizēju, unikālu un arī neatkārtojumu. Šeit pat Rīgā.